Labdien, dārgie draugi! Vai jūs zināt, kur mēs atrodamies? Mēs atrodamies Kurmīšu kalnā. Jūs maz nezināt, ka Salaspilī ir Kurmīšu kalns, tāda īpaša vieta. Un es gribu teikt, ka, lai arī lieldienas ir tālu, mēs tomēr sākam jau gatavoties atkal nakts ekstremāliem krustaceļam, kas šogad notiks Salaspilī un apkārtnē. Un varbūt daudz cilvēku domā, ka viņi pazīst Salaspili. Es arī 5 gadi dzīvoju, tur varētu domāt, ka es pazīstu Salaspili. Tomēr Salaspilī ir vietas, kuras ir ļoti interesantas, aizraujošas un arī ar kultūru vēsturisku iezīmi. Tāpēc jau tagad es aicinu visus ierakstīt savos plānotājos 11. aprīli, piekdienu. Tā ir piekdiena pirms Pūpoles svētdienas, kad 8 vakarā startēs ekstremālais nakts krustaceļš, kas pagājušajā gadā bija Baldonē, aizpagājušajā gadā Siguldā, šogad Salaspilī. Apsolu, ka nebūs tik grūti kā pagājušajā gadā, jo Salaspilī nav tādu kalnu kā Baldonē vai Siguldā. Arī distance būs īsāka. Domāju, ka nepārsniegs 20 km, bet tomēr nakts ekstremālais krustaceļš 8 vakarā 11. aprīlī sākas un 12. aprīlī 5 no rīta ir finiša slēgšana. Apsolu atkal 14 neaizmirstamas stacijas, 14 Jēzus ciešanu apceres, jo tas tomēr ir krustaceļš ar garīgu iezīmi, bet, protams, ar fiziskās izturības elementiem. Tā kā jau vēlos informēt, ka jau sākam gatavoties šim ekstremālam krustaceļam Salaspilī, Kurmīšu kalns. Interesanta vieta. Daudz salaspiliešu nemaz nezin, ka tāds Kurmīšu kalns ir Salaspilī, bet viņš tiešām ir kalns, aizaudzis, bet ir Salaspilī pavisam netālu no centra. Tā kā gatavojamies, sīkāk informācija sekos, šobrīd strādājam pie visiem saskaņošanas darbiem un aicinām arī draudzes, īpaši, kas ir tuvumā Salaspilī, iesaistīties šo krustaceļa staciju animēšanā, jeb katrā stacijā atrodas kāda draudzes pārstāvi, kas, tā teikt, vada šo staciju gan garīgā nozīmē, gan arī fiziskā veicot kādus vingrinājumus. Tā kā, jā, liekas, ka gavēnis vēl ir tālu, tikai 5. martā sāksies, varētu šķist, ka lieldienas vēl ir tālu, bet tomēr jau tagad sākam plānot ekstremālo nakts krustaceļu šogad Salaspilī un apkārtnē, lai visiem skaista un svētīga diena.